7 jau? Un pārējie, cikos sāk pulcēt? Cikos? Ar no 7 jau nav vilku. Ar no 7, jā? Un vēl nav naudiņas dabūjuši, ja? Līdz 26. Līdz cikiem? Līdz 26. 3 dienas tikai atļaus izņemt. Tas nozīmē 150 lapas tikai ļaus izņemt, ja? Vairāk Pašiem vairāk ir? Mazāk? Man tikai 50, citiem jau vairāk. Tikko pensijas ieskaitīts viss tā. Grupas naudas ieskaitīja jau vairāk. Nu jā. Людей оставили без денег. И сейчас. Ну, это не государственное, это святое. Теперь я знаю. Почему? В очередь стоять. Стой, там я. Откуда? Из района. Сейчас. А в районе нету банкомата, да? У нас снят банкомат. Пусть занимают вот за эти женщины. Да, за мной же кто-то. Ну и что у меня? Ļoti nepatīkam. Tas 50 latiņas, ja? Jā, vismaz to. Rīt arī nāksiet? Rītā banka būs vaļā arī. Bet rītā varbūt nedos, ja šodien saņemsim tos 50. Nav neviens Rītā nedabūs. Rītā varbūt, ka nedabūsim. Vai katru dienu varēs tos 50 izņemt, vai kā? Vismaz kaut to paskaidrot. Cik no ziņām sapratāt, ja? Jā, to mēs sapratām, tur uz durīm rakstīs rītā banka. Neatgādina kaut kāds 90. gadus. Mēs esam pieraduši. Jā, ko tu var zināt, kurā bankā likt? To jau mēs esam uzticējusi tik tiešām, ka Kraibanka tik tiešām ir tāda stabila. Likās, ka Latvijas banka? Nē, nu Kraibanka. Kraibanka, viņa vecākā banka, es jau domāju, ka viņa tik tiešām ir tāda stabila. Vai ne vecajā pasta mājā, tad bija Kraibanka? Visu mūžu bija. Tā tagad iesiet kādu citu banku? Zeķē tagad. Kas? Zeķē. Zeķē, ja, tikai. Jā. Un uz dārzu zimāpeli uz ariem, uz saknēm. Nu jā. Vai kaut es nevaru uzticēties. Vai tā neliksies, tā nevar zināt. Šodien tā, rītā varbūt cita. Nav vajadzīgs šito man nekā būs, tā būs. Nevarēju aizņemt. No vakara nakti uzstaigāju. Oi. Mums visi ieguldījumi, ja tur? Nu kādi visi, pensija, kādi ieguldījumi. No pagājušā mēneša neesmu izņēmusi, šo mēnesi neesmu saņēmusi. Lūdzu. Vēl daži lati bija, domāju, neņemšu, lai pastāv. Lūdzu. Tas, kas tur pie veikala. Tur jau daudz. Pie kur veikala? Šeit. Pasāšu tas stūrī, kas tur ir. Tur ir Kraibankas, tur jau. Tas jau dod, ja, naudiņu, ja? Ar šeit nekā, pat banka nekā. Kad atvērt tur banku automātu? Jā. Jūs skriesiet kaut kur citur? Tas automāts. Vai jūs sitāt pa logiem? Man pat rokas sāk. Kā uzsitā sāk strādāt. Uzstāt pa automātu? Nē, tur pa logu tur sita. Pa logu sitāt, ja? Ne jau mēs, vai tur kaut kāds 2 tantiņas. Jā. Viena ar spieķīti, otra ar rokā. Vienkārši pa logiem sitāt? Jā. Padauzieni. Uz banktā visuzticamākā, ļoti uzticējums, kā Pauls teica, par radio, televizoru. Arī viņš, tas ir lielais cilvēks uzticējies. Bet jums nav 700 000 noteikti, ja, bankā? Es domāju, ka es pēc tādas neizskatos. Mazums Pauls jau arī neizskatās. Te jaunība ar vecumu kopā, jūs redziet, vienā bērnu ceļā mēs stāvam. Vai jums abām, ja, ir naudiņa bankā? Bet ir tā, ka tas ir dzīvības nāves jautājumi, gan droši vien es nezinu šīs svešas jaunieti, tā viņai, tā man vecumā. Tieši tā. Tu pa to banka taisās šiet, jā? Jā. Nav. Neglabāja tur naudiņu, ja? Nē, man Unibankā. Unibankā, ja? Naudiņa Kraibankā. Kā tā sanāca? Mums ir gan Svetbanka, gan Kraibanka. Kāpēc, ka vecāki sūta tur naudu, jā. Diemžēl. Vecākiem ir Kraibankas, viss tās tur, jā?
Visiem viss ir Krājbankā. Tad jau varbūt tās tagad studiju maizīti ir apdraudēta vai kā tā? Nē, nu par laimi tiem, kas mūsu augstskolās ar studijām viss saistīts, man liekas, ar Svetbanku. Tie visi tie kredīti un viss ir Svetbankā, bet, nu... Tu vecāki sūta uz Krājbanku, jā? Un vecākiem kā tagad? Diezgan smagi, jā. Nu, jā. Šodien ne mācības, bet stāvēšana rindā vienkārši. Dzīvot jau vajag kaut kā. Ikdienu ir ietekmējuši šis te, nu? Šis ir, ziniet ko, es esmu pieradusi Latvijas patrioti, es esmu pieradusi pie tā. Es 10-gadīga stāvēju pēc Baltmaisa rindā Kruščova laikā, kad bija kukurūzas maizi jāēd, ja? Pēc tam pēc desām stāvējām gaļas, nu un kāda runa? Mums tik kādu karogu tagad vajag iedot. Tādu Latvijas patrioti visu nu pat aicināja, visas malas kāpēc nemīlam savu zemi. Un ikdienu kā ir ietekmējusi varbūt tās uz darbu vai ne darbu? Mēs visi esam darba laikā patreiz. Es nezinu, kā ietekmējas, ka es atgriezīšos darbā, varbūt atlaist tev esmu. Es nezinu. Mēs tak visi jūs paskatāties, vai tī kāds vecs cilvēks šeit visi strādājoši. Visi darba vietas ir pamests. Visi ir pamests un mēs stāvam un pēc kā stāvam, pēc savas aldziņas, lai izņemtu. Savu nopelnīto naudiņu. Falš. Šodien jau vajadzēja tā pilsētai laist visu transportus. Pirmkārt, pa vēl cilvēkiem jau vairs nav pat 50 centīm, ko transports samaksāts darba atbalsts. Vajadzēja pa veltu, pusdienas darba vietās izteikti pa veltu. Bet vai tā nav? Ir taču tā. Ir taču tā. Valdību, ja? Nu nevar it kā mēs esam, jā. Mums ceļš ir latvieši. Nu šobrīd es tiešām vairs to nedomāju. Pilnībā ne. Jūs valdību vainojat šajā visā procesā? Es visu vainoju. Protams, kad arī valdība. Nu, kā citā. Nu, kā mums uzticēties? Nu, paskaties, kādu banku tagad, lai es dodos. Man vajag kur algu pārskaitīt. Uz kur, lai es tagad dodos? Es nezinu. Es vēl te pagaidām stāvu vēl domāju. Nu, kurai vēl uzticēties? Savu nabaga aldziņu. Man vairs nav nekāda ietaupījuma. Es tikai aldziņu. Nu, paskaties, uz kurien dodies. Var kāds mums pateikt?